Un varbūt jūs šajā brīdī variet palikt, kur jūs esat. Mums ir daži paldies, ko mēs vēlamies teikt šīs dienas noslēgumā. Vispirms paldies visiem, kas mūs skatījās. Paldies visiem tiem, kas jūs bijāt šeit, par jūsu uzmanību, par jūsu sarunām, par jūsu ieguldījumu. Bet tāds īpaši paldies pienāks tiem, kuri uzdrīkstējās, pieteicās, pierunājās un dažādi citādi piekrita veidot stendu prezentācijas. Es nosaukšu visu sarakstu, un kamēr es lasu sarakstu, es lūkšu pa vienam pārstāvim nākt šeit priekšā, tad mēs visiem kopā dūšīgi aplaudēsim, un Papuls kundze pasniegs mazu piemiņas paldies. Tātad Aizkraukles novada ģimnāzija, biedrība Kurmenes Viļņi, Brocēnu novada izglītības nodaļa, City Adventure, Druvienas pamatskola, Sijāja Dūrio, Emīla Melngaļa Liepājas mūzikas vidusskola, izglītības uzņēmums Lielvārds, Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola, Liepājas Raiņa 6. vidusskola, programma Iespējamā misija, Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīgas Doma kora skola, Rīgas klasiskā ģimnāzija, Rīgas Tehniskā universitāte, Sijā Mazs portāla, Talstu valsts ģimnāzija, Tirzas pamatskola, Valmieras 5. vidusskola, Valsts izglītības satura centrs, Ventspils mūzikas vidusskola un Ziemeļvalstu ģimnāzija. Liels jums paldies! Kas mums vēl nav atnācis? Kāds vēl nāk? Liels paldies jums. Pēdējais, jūs ziniet, beigās vienmēr kontroldarbs, beigās vienmēr tests, beigās atgriezniskā saite un tas izjūtas un tas mājās nešanas moments. Ņemam pultis, ar kurām mēs šodienas laikā esam jau labi sadraudzējušies. Un, nebūs jāizvēlas, bet būs jāatrod viens vārds, kurš šobrīd ir jūsos, kā tas kopsavilkums, kāda ir tā mana sajūta, ar kuru es tūlīt došos ārpus no šīs mājas, tajā saulainajā, audzelīgajā pavasara dienā un uz mājām. Mēs lūdzam jūs ierakstīt vienu vārdu, kas raksturo jūsu šī brīža sajūtu, aizejot prom no šīs konferences, no šī fóruma. Ceru, ka jūs katrs savu sajūtu, savu vārdu pievienosiet, un mēs pirmo skatu redzēsim pēc brīža, un pēc tam apkopotā veidā ar lielākiem, mazākiem, skatoties pēc tā, ko jūs būsiet teikuši vārdiem, mēs to arī saņemsim apkopotā veidā un ievietosim mājaslapā, lai piemiņa un vēstures liecība un uzmundrinājums un iedrošinājums mums palīdz visā tālākajā gaitā. Tā, vai kāds vēl raksta? Kāds vēl raksta? Vēl vienu brītiņu pacietīsimies. Tā, vai panelī visi ir beiguši? Ok. Tad skatāmies, kas mums tur ir sanācis. Nu ko,
prieks, smaids līdz ausīm, pavasaris, motivācija, izaugsme, iedvesma, idejas, domas un daudz kas cits. Un tas viss ļoti noderīgs. Un tas viss mūsu kopīgais veidojums, ar kuru doties visur tur, kur cilvēki mācās, jo mēs saprotam, ka cilvēki mācās vairs ne tikai tajā vietā, ko sauc par klasi un skolu, bet jebkur. Lai jums visiem labi veicas, lai mums darbīgs gads, un lai mēs atkal tiekamies nākamajā radošās darbības nedēļas izglītības pasākumā nākamajā pavasarī. Paldies!